Labdien visiem! Mani sauc Mārtiņš Vargulis. Esmu Rīgas Stradiņu universitātes lektors, kā arī Powerhouse Latvija analītikas un konsultatīvās grupas direktors. Tā ir nākamā epizode, nākamā Rīgas drošības fóruma epizode pēc 5. novembra, pēc ASV vēlēšanām. Un daudziem cilvēkiem tas ir bijis pārsteigums, kā tas notika. Galīgie rezultāti ir pārsteigums, cik dominējoši Donalds Trumps ir uzvarējis vēlēšanās, un noteikti viens no reģioniem, kas uz to ļoti cieši skatījās un vēroja rezultātus, domāju, mēģinot saprast, kādas varētu būt vēlēšanu sekas, tas, protams, bija Austrum Eiropas reģions. Un šodien mēs veltīsim šo epizodi, lai mēģinātu saprast, kāda ir Austrum Eiropas un Centrāla Eiropas daļas perspektīva. Mums ir eksperts no Polijas, ir eksperts no Vācijas, bet mēs noteikti arī pievienosim Baltijas valstu perspektīvu. Tad pirmkārt es iepazīstināšu ar Vojčehu Lorencu, kas ir Polijas ārlietu institūta starptautiskās drošības programmas vadītājs. Vojčeh, lieliski, ka esat pievienojies mums, paldies par uzaicinājumu. Un Reinhards Krums, kurš šobrīd ir Friedricha Eberta fonda direktors reģionālajā birojā ASV un Kanādā, bet pirms tam 3 gadus pavadīja šeit Latvijā, un, protams, sākotnēji Reinhards ir no Vācijas. Cerams, jūs mūs labi dzirdat arī no Vašingtonas. Jā, tieši tā, paldies par uzaicinājumu. Pirmkārt, kolēģi, paldies, ka pievienojāties, un es sākšu ar īsu jautājumu, un sagaidu arī īsu atbildi, ja drīkst. Vai jums bija pārsteigums tas, kā attīstījās vēlēšanas un kāds ir to rezultāts? Varbūt sāksim ar Vojčehu un tad Reinhardu. Ļoti īsi varu pateikt, ka tendence parādīja to, ka Kamala Harisa varēja uzvarēt, bija cerības, ka viņa būs uzvarētāja, bet sabiedriskās doma aptaujas nepietiekami novērtēja atbalstu Donaldam Trumpam. Bet es domāju, ka kampaņas izskaņā aizvien vairāk lēmumu pieņēmēju un ekspertu Polijā bija arī gatavi, kā tas varētu būt nākamais vai kārtējais Donalda Trumpa termiņš. Reinhard, kā jums izskatījās no Vašingtonas, vai to gaidījāt? Būtu ļoti viegli pateikt, jā, protams, to redzējām uzreiz, ka tā tas arī būs. Mums bija apmeklētāji, mēs devāmies uz Filadelfiju, uz Atlantu, Džordžiju, bet noskaņojums nebija tik labs. Bija izpratne par to, ka tā ir ļoti cieša cīņa, neviens nezināja, kā būs. Mēs sapratām, ka ir šie svārstīgie štati un ka tā, bet neviens negaidīja šo skaidro uzvaru vai tādu lielu. Republikāņi pārņēma senātu, tagad arī pārstāvju palātā, bet bija vairāki iemesli, kāpēc nebalsot par demokrātiem. Un, manuprāt, tiešām nebija gan nekādas jēgas balsot par Trumpu, zinot, ko viņš darīja pirmās kampaņas laikā. Tāpēc tas nebija pilnīgs pārsteigums, demokrāti sāka vēlu, Baidens ir ļoti nepopulārs, Harisa to gandrīz izlīdzināja, bet tas arī bija viss, ko viņa spēja. Tieši tā, un es domāju, ka tas veids, kā tas notika, arī tam bija sekas. Jūs jau pieminējāt, Reinhard, ka šie te kā tas bija jau pirms tam, gadu desmitiem, ka jums ir, ja jūs uzvarat vēlēšanās, vismaz ir vairākums senātā vai kongresā, bet tagad pilnīga kontrole visur ir panākta. Ko mēs varam sagaidīt? Es domāju, ka būs spekulācijas,
bet mēs nezinām, kas būs valsts sekretārs, kaut arī vairāki vārdi jau varbūt nāk, tiek nosaukti. Mēs zinām aizsardzības sekretāru, viceprezidentu, bet ko mums gaidīt no Trumpa otrās administrācijas? Kas ir zināms, kas nav zināms, vai arī kas ir zināmais, nezināmais? Reinhard, vai jūs varētu par to komentēt? Es domāju, ka nav īsti tik daudz nezināmā. Trumps savā pirmajā prezidentūrā parādīja, un arī pēdējo 4 gadu laikā, kā arī kampaņas laikā, parādīja to, kas viņu interesē. Viņu neinteresē daudzpusējas organizācijas, izmaksu efektivitāti. Ja ASV ieliek naudu, viņi vēlas, lai būtu rezultāts. Viņi nejūtas šobrīd, ka tā būtu ar ANO. Viņi vairs tā nejūtas ar NATO. Un ES viņiem ir kaut kas svešs, es tā teiktu. Tātad viņi to nesaredz ne ANO, ne NATO, bet tas nenozīmē, ka nevar sadarboties ar Trumpa administrāciju. Būs koalīcija noteiktos jautājumos, lai varētu noslēgt darījumu. Es nedomāju, ka tas būs tāds ilglaicīgs periods, un mēs varētu paļauties ilgtermiņa perspektīvā. Ir vismaz viens secinājums, ko mēs varam izdarīt. Ir šis, bet tajā pašā laikā republikāņu partija nav monolīta. Joprojām ir pietiekami daudz republikāņu kongresā vispār, kas darīs lietas, kas iespējams nav īsti sarakstā augšgalā Trumpam. Neaizmirstiet, ka šajā martā bija diezgan daudz no kongresa naudas nāca, lai gan Trumps par to īsti nebija priecīgs. Es domāju, ka mēs varam būt konkrētāki par kādām problēmām, valstīm, bet kopumā tas būs citādāks sadarbības veids ar ASV, un to pasakot ir jāatcerās, ka Ķīna ir absolūti galvenā prioritāte, un tas maksās naudu. Tātad ideja no ASV puses tā ir, tātad ASV ir mūsu prioritāte, un Eiropa ir Eiropas prioritāte. Vojček, vai mēs sagaidām kaut ko pavisam citu no Trumpa otrās administrācijas? Tāpēc, ka daudz ekspertu arī Vašingtonā saka, ziniet, republikāņu partija, kas mums bija no 2016. gada līdz 22. gadam, nebija Trumpa partija, bet tagad mums ir kaut kas cits, ir lielāka elastība, brīvība Donaldam Trumpam rīkoties tā, kā viņš vēlētos. Vai mēs sagaidām kaut ko atšķirīgu, citādāku Trumpa administrāciju un prezidentūru? Jā, es domāju, ka šajā ziņā tā būs citādāka, tā būs apņēmīgāka īstenot savu politiku, un arī tā būs lielāks atbalsts no partijas, un tā kontrolēs senātu. Būs vieglāk arī apstiprināt dažādas nominācijas, bet kā Reinhards pareizi norādīja, ka tā nav monolīta. Nav monolīta Trumpa nometne, jo projām mums ir diezgan daudz pro-transatlantisti, vai šajā partijā tie, kas atbalsta šīs saites, un viņi ir mēģinājuši ieviest dažādus mehānismus, kas varētu ierobežot manevra iespējas administrācijā, piemēram, attiecībā uz ASV izstāšanos no NATO. Bet, acīm redzot, es sagaidītu vairāk no tā paša, un pat it kā vēl pastiprināti. Es domāju, ka mēs redzēsim to, ka Ķīna ir prioritāte, Eiropieši uzņemsies lielāku nastu, lielāku atbildību par Eiropas drošību, un acīm redzami viens no nezināmajiem ir administrācijas pieejas sarunām ar Krieviju par to, kādi būs iesaldēšanas vai izbeigšanas noteikumi vai nosacījumi konfliktam Ukrainā, un, protams, ka spiediens uz Eiropu ir lielāks un ir jāuzņemas lielākā atbildība.
Mēs varam sagaidīt, ka Trumps aicinās aizvien vairāk tērēt izdevumus aizsardzībai. 2% mēs zinām, ka ir maz. Mēs dzirdam, ka 3% vajadzētu būt kritērijam. Noteikti lēmumi, kas netika īstenoti pirms tam, bet Trumps ir sācis izdarīt spiedienu un pieprasīt amerikāņu spēku izvešanu, piemēram, no Eiropas, un mēs to varam redzēt arī politikā, kad tas tiek īstenots, bet tam varētu būt negatīva ietekme visā Eiropā. Bet mēs varētu mēģināt ierobežot arī šīs sekas, stiprinot divpusējas attiecības ar ASV. Piemēram, kā Polija saka, acīm redzot, mēs negribam uzņemt ASV spēkus, varbūt uz kaut kā cita rēķina vai uz citu valstu rēķinu, bet, protams, ka mēs esam gatavi uzņemt amerikāņu spēkus Polijas teritorijā. Mēs varam veikt dažādus arī ierobežojumus. Es domāju, ka Polija ir gatava kļūt par līderi aizsardzības izdevumu ziņā, tātad 4,7% no mūsu IKP nākamgad, un tā ir milzīga nauda, lielākais, 4. lielākais aizsardzības budžets Eiropā pēc apvienotās karalistes, Vācijas un Francijas. Un jā, es neteiktu, ka nav nekādu risku, ir riski attiecībā uz Ukrainu, uz pieeju NATO, bet mēs centīsimies neatsvešināties no ASV, un mums vajadzētu pārvaldīt šos riskus. Vojčeks un mēs ar Vojčeku domājam, ka Donaldam Trumpam patīk tātad darījumi vai paveikt darījumus, bet kā tikt galā ar Donaldu Trumpu, tas ir, es domāju, ko sagaida vispār attiecībā uz transatlantiskajām saitēm tieši starp Eiropu un Ziemeļameriku, NATO, bet arī plašākā kontekstā. Tātad, ko mums vajadzētu darīt? Kā jums šķiet, kas ir tas, ko Trumpa administrācija sagaida no mums? Jā, ziniet, aizsardzības izdevumi ir viena lieta. Ja mēs runājam par Poliju vai visu austrumu flangu, tas ir izdevumi ir krietni virs 2% visā reģionā, Baltijas valstīs, Somijā, Rumānijā. Tad austrumu flanks var izdarīt spiedienu uz citiem sabiedrotajiem NATO un ES, lai radītu šo nepieciešamību ieguldīt mūsu kopējā drošībā. Un tas nav kaut kas jauns. Mēs esam zinājuši diezgan ilgu laiku, ko dara ASV un ka tam nav pietiekama potenciāla, lai karotu divos karos Indijas klusajā okeānā, šajā reģionā un Eiropā, un lai gan Amerikas Savienotās valstis ir apņēmības pilns atbalstīt NATO, un arī tagad avotos pirms pāris dienām mēs dzirdējām, kā apvienotās karalistes bijušais aizsardzības ministrs Bens Wallace rakstīja, ka Amerikas Savienotās valstis tām būtu jānodrošina 300,000 karavīru, lai NATO, ja tā tad Krievija uzbruktu NATO. Mums ir jābūt gataviem šādam scenārijam, un ar to, ka Krievija šobrīd atjauno savu resursu un potenciālu, ka Ukrainā uz dažādiem nosacījumiem iespējams iesaldēt konfliktu, tam ir jābūt gataviem. Un līdz ar to mēs arī varam paši mainīt sava reģiona prasības attiecībā uz statusu virzienā uz ASV NATO 2021. gada. Tikai pāris nedēļas pirms pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Mums ir jābūt gataviem scenārijam, ka mums būs karš ar Krieviju, un lieliski saprotam to mūsu reģionā, bet kaut kā tas tomēr nenonāk līdz daudziem līderiem tālāk rietumos. Un tāpēc mūsu uzdevums ir pārliecināt un stiprināt NATO Eiropas pīlāru, kas arī veicinās transatlantiskās saites stiprināšanu.
veicinās šo taisnīgu sloga sadali. Un cita lieta, protams, vēl ir tā, ka mēs varam atbalstīt arī mūsu pašu drošību un arī visas NATO un ES drošību ieguldot infrastruktūrā, kas būtu ļoti apgrūtinoši Krievijai, tādā gadījumā iebrukot, piemēram, Baltijas valstīs vai Polijai. Un es arī ļoti sagaidu, vai gribētu sagaidīt, lai Eiropas partneri sabiedrotie atbalstītu ar investīcijām, ar naudu, ziniet, šo projektu Shield vai Vairogs, Polijas austrumos un aizsardzības līnijās, kas ir attīstītas Baltijas valstīs. Es uzskatu, ka mums vajadzētu atdzīvināt arī 3 jūru iniciatīvu. Tas ir kaut kas tāds, kas nešķeļ Eiropas Savienību, un tur nav aiz šīs iniciatīvas ideoloģiskas domāšanas, bet tas var veicināt, tas var stimulēt infrastruktūras attīstību visā austrumu daļā. Tie būtu transporta koridori, informācijas un kiberinfrastruktūra, kā arī visi elementi, kas ir būtiski militārajai mobilitātei, bet arī stimulējot ekonomiku reģionā. Un, kad ir spriedze starp ASV un Eiropas Savienību, mums būtu papildu platforma, lai noturētu amerikāņus, saglabātu ASV administrācijas iesaisti Eiropas lietās. Tas ir tas, ko mēs varam, un tas ir tas, ko mums vajadzētu darīt. Paldies, Reinhard! Paldies, Vojčik, bet Reinhard, ja es varētu pajautāt arī jūsu perspektīvu, ņemot vērā to, kas šobrīd notiek Vācijā, un arī attiecībā uz tvītiem, kurus mēs redzējām uzreiz pēc tam. Mēs zinām vienu konkrētu. Aizskatījos uz Emmanuela Macrona tvītu, kurš pateica, ka mēs atrodamies jaunā globālā kontekstā un ka tagad ir mainījušies spēles noteikumi, un tas uzreiz it kā viņš ir uzreiz pieprasījis tikšanos ar Olafu Šolcu. Kā vācieši uztver Donaldu Trumpu? Kā politiskā elite? Vai tas tika gaidīts un kāda varētu būt Vācijas pozīcija? Tāpēc, ka šeit austrumos, jeb austrumu daļā, mēs zinām, esam runājuši par to daudzas reizes par Vācijas vadību tieši neparedzamības laikos, ka Vācija stiprina Eiropas strateģisko autonomiju. Tad kā Vācija redz Donalda Trumpa otro prezidentūru? Es domāju, ka Vācija ir ļoti kritiski noskaņota pret Trumpa otro administrāciju. Mums bija saikne, Vācijai bija saikne starp kancleru un Joe Bidenu. Viņš ir arī saņēmis visaugstāko atzinību no Vācijas un bija cerība, ka Harrises vadībā tas turpināsies. Bet es domāju, ka šajā augšējā līmenī ir izpratne, ka tas varētu noiet greizi un ir plāns B. Plāns B nozīmē to, ka ir jābūt diezgan skaidri skaidri saprotamam, ka Eiropas Savienībā ir jādara vairāk, lai pārliecinātos, lai nodrošinātu, ka Ukraina neiebrūk, tātad ir jāparūpējas par Ukrainas drošību vairāk. Par Vācijas līderību jūs pieminējāt, es neesmu tik pārliecināts, ka to tā novērtē Varšavā, bet ideja tika arī runa par Veimārs trīsstūri. Jā, bija sarunas tādas ar Francijas vēstnieku šeit Vašingtonā, un viņš teica, ka tas ir daudzkārt izskanējis, un tomēr joprojām vēl neiet tik labi. Sadarbība ar Poliju varētu būt labāka. Ir zināma neusticēšanās starp kancleru Šolcu un premjerministru Tusku. Diemžēl tātad starp Vāciju un Franciju arī varētu būt labākas attiecības. Tātad mums jābūt ir labākiem, vienotākiem, un
šis pēdējais zvans, lai mēs domātu vai varētu uzņemties kopīgu vadību Eiropas Savienībā, tas būtu Veimāras trīsstūris. Mums ir nepieciešama Polija, kā Eiropas centrāla austrumu valsts, un tas padarītu arī Baltijas valstis drošākas, es pieņemu, bet Polija ir spēcīga, Polijas ekonomika ir fantastiska, labāka nekā Vācijas šobrīd, tad pie tā ir jāstrādā, bet mums ir problēmas. Un cik es saprotu, tad iepriekšējās valdības laikā daudz, kas ir darīts ASV, kas ir saprotams, un Vācija daļēji dara to pašu, bet ja mēs meklējam jautājumus par ASV, mums jau ir jāskatās uz to, kas mums ir, vai par ieročiem, kas mums ir. Es domāju, ka Polijai bez šaubām arī ir jābūt daļai no tādas kopīga kodola Eiropā. Bet ar prezidentu Trumpu tas varētu būt grūti. Viņš varētu teikt, protams, mēs varam palīdzēt, bet jums ir jāpērk mūsu ieroči. Un kā jūs to darīsiet? Kā es jau teicu, ka tā ir tā darījuma māksla ar Trumpa kungu. Mums ir tātad jādara skaidri, ko mēs darām, ko mēs spējam. Te absolūti ienāk arī vācu balss, bet vienlaikus mums ir jārunā tātad diezgan neiespējams lietas. Ir jācenšas arī kaut kas apiet. Tas viss ir atkarīgs no dažādiem faktoriem. Tāpēc, ka ja būs vairāk naudas, kas tiks veltīta aizsardzībai, mums arī Rīgā bija ar Mārtiņu šāda diskusija. Jā, cilvēki teiks, protams, mums ir nepieciešama lielāka aizsardzība, bet tas nevar turpināties mūžīgi. Mums ir vajadzīgs arī sociālais standarts. Un dažādās valstīs tas iet arī uz leju, jo ir atšķirīga vēsture, piemēram, tāpat Baltijā, Polijā, lai pieaugtu līdz 4,7. Mēs esam dzirdējuši, ka tas ir tāds aicinājums. Vācijas pozīcija, manuprāt, nostāja ir ļoti skaidra - stratēģiskā autonomija. Es neesmu pārliecināts, ka tas ir pareizs formulējums, vai tas nozīmē, ka Eiropas Savienība skatās tikai uz sevi. Nezinu, mums ir vajadzīgi arī partneri. Bet mēs atšķiramies no ASV, mums ir vajadzīga ASV kā partneris, par to nav šaubu, un nav būtiski, vai tas ir Trumps vai kāds cits, bet mums ir nepieciešama arī sadarbība, tirdzniecība ar citām valstīm. Tātad pilnīga atsaistīšanās no Ķīnas, kā mēs to redzēsim Trumpa administrācijas laikā, varētu būt grūta Eiropas Savienībai. Un šo risku samazināšana attiecībā uz to, ko Vācija dara, tad ir daudz sarunu, bet Vācija šobrīd it kā atbilst Zeitenwende un Rīgā varētu teikt to pašu, bet ticiet man, mēs esam uz pareizā ceļa un būs smagas diskusijas, bet mums ir jāļauj tām notikt, šādām smagām diskusijām. Tā ir mūsu vēsture. Paldies, Reinhard, par šādu viedokli. Es vienmēr arī saku, ka reāli, ņemot vērā to, ko Vācija ir nodrošinājusi, mēs redzam, ka Zeitenwende strādā. Tas temps ir tas, ko mēs apspriežam, bet noteikti mēs redzam Vācijas ieguldījumu. Atgriežoties pie jūsu viedokļa par runāšanu ar velnu un to darījuma mākslu vai pārrunu mākslu, 24 stundas pieminētās un kā tikt galā ar Krieviju. Kā jūs to uztvērāt? Vai tā bija daļa no kampaņas, vai arī viņš patiešām centīsies iegūt vēl kādu darījumu? Viņa potenciālais valsts sekretārs Ričards Grenels runāja arī par Minsku 3, un vismaz no Baltijas valstu perspektīvas tā būtu pilnīga katastrofa vidējā un ilgā termiņā. Kā jūs uztverat to, kādas ir sarunas šobrīd arī Vašingtonā? Vai viņš to virzīs un kādas varētu būt tam sekas no jūsu viedokļa? Vispārīgi es domāju, ka tas darījums 24 stundu laikā ir metafora. Metafora kara risinājumam no ASV perspektīvas. Protams, tas nav iespējams to izdarīt 24 stundu laikā un arī tuvākajā laikā, bet es domāju, ka tas paver iespējas prāta vētrām un ASV varētu
arī pārunāt, strīdēties un izdarīt lielu spiedienu arī uz Ukrainu. Mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram samazināt mūsu atbalstu, mēs nododam stafeti sacensībā. Tātad tas varētu būt, es nebūtu pārsteigts. Tas ir atkarīgs no Eiropas Savienības, lai nodrošinātu to, lai Ukraina tad netiktu upurēta. Un tas nozīmē, ka būs smagas pārunas par to, ka Eiropas Savienībā starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm bija runas pirmkārt, ka ASV runās ar Ukrainu, tad viņi runās ar Eiropas Savienības partneriem un tad viņi runās ar Krieviju. Kā tas notiks, neviens nezina, bet šķiet, ka viņam ir ļoti maz simpātijas pret Ukrainu, diemžēl. Es nezinu viņa attiecības ar Putinu, par to ir daudz runāts, es nedomāju, ka mēs to tiešām zinām, bet tas ir interesanti, ka viņš ir pateicis, ka pabeigs karu pēc iespējas ātrāk. Tātad tas ir nopietni, bet atbildot uz jūsu konkrēto jautājumu, kāds būs pirmais solis, es tikai varu pateikt to, ka būs sarunas 3 līmeņos, kā jau es teicu, starp ASV, Ukrainu, Eiropas Savienību un ASV un Krieviju. Un tā ir mūsu atbildībā Eiropas Savienībā pārliecināties par to, ka Ukrainai ir iespējas. Kā prezidents Trumps nedara tā, ka pilnīgas stulbības. Vojček, jūsu attieksme un domas attiecībā par Ukrainu, ko tas varētu nozīmēt otrais Trumpa termiņš un ko tas nozīmē Ukrainai? Viņa paziņojumi par 24 stundām, kā Reinhards teica, mēs līdz galam neesam droši, bet viņš ir runājis arī neskaitāmas reizes pirms tam ar Vladimiru Putinu. Kā jūs nolasāt šo situāciju un kādas varētu būt sekas Ukrainai? Ir daži aspekti, kas izriet no tā, un tie ir uzmundrinoši, piemēram, tie signāli, kā ASV administrācija gribētu sarunāties no spēka pozīcijām. Un tas ir kaut kas tāds, ko arī pati Ukraina atzīst, ka Ukraina gribētu radīt tādus apstākļus pārunām no spēka pozīcijas. Tātad, ja Amerikas Savienotās valstis, ja ASV administrācija ir tad vēlas izdarīt spiedienu uz Krieviju, piemēram, draudot Krievijai ar turpmākām postošām sankcijām, un ja Ukrainai atjauno iespēju izmantot tālas darbības ieročus, vai vēl ir iespēja atrast kādus elementus, kas varētu sūtīt signālu Krievijai, ka tās stāvoklis vēl var pasliktināties, tad pirmkārt mēs iedziļināmies tādā maksimalistiskā pieejā un prasībās attiecībā uz Ukrainu un varam meklēt kompromisu, patiesu kompromisu, patiesās sarunās, ko mēs līdz šim neesam redzējuši. Bet pastāv arī risks, un uz to atsaucas Reinhards, par to, ka Trumpam šķiet ir diezgan anti-ukrainisks noskaņojums un tāds droši vien vai iespējams prokrievisks vai apsēstība ar Putinu, uztverot viņu kā spēcīgu cilvēku, kurš patiešām atstāja iespaidu uz Trumpu. Ar šādu pieeju pastāv risks, ka Trumps drīzāk paņemtu aiz rokas tieši ukraiņus un neizdarītu tādu spiedienu uz Krieviju. Un tad tā būtu recepte vēl arī, piemēram, vēl vienai Jaltai, vai arī tas tiktu uztverts Krievijā kā uzvara, un tas atkal veicinātu turpmāko agresiju nākotnē. Acīm redzot, vai mēs varam runāt par drošības garantijām Ukrainai, pat ja Ukraina tiktu mudināta šobrīd atteikties no dalības NATO, lielais jautājums tik un tā ir, labi, bet ko var saņemt pretī, kādas drošības garantijas?
kuras nelīdzinātos Budapeštas memorandam, ka tas nav vienkārši papīra gabals, kuru varētu izmest atkritumu tvertnē. Jebkādas drošības garantijas būtu starptautiska klātbūtne, Eiropas klātbūtne, militārā klātbūtne Ukrainas teritorijā, kas nodrošinātu šo karaspēku, vai mēs runājam, ka tāpat vai arī lai Eiropas Savienība savas darbības un lai tas netiktu uztverts provokatīvi, vai arī tā būtu NATO klātbūtne, tad ASV, kā tas vispār iekļaujas plašākā ASV un NATO stratēģijā, kā mēs esam gatavi potenciālai tiešai konfrontācijai, ja Krievija būtu apņēmības pilna tik un tā uzbrukt Ukrainai ar šo militāro klātbūtni Ukrainas teritorijā. Tās ir lielas jautājuma zīmes, mēs nezinām, kāda būs pieeja, bet es pilnīgi piekrītu, ka šobrīd lielāks sloks gulsies uz Eiropas pleciem, un es vēlreiz gribētu arī uzsvērt, ka nestiprinot NATO Eiropas pīlāru, mēs nespēsim izveidot ilgtspējīgu Eiropas drošības arhitektūru. Tāpēc, ka tās valstis, kas šobrīd nespēja stiprināt aizsardzību, neiegulda aizsardzībā, potenciāli agri vai vēlu, viņi mēģinās kompensēt šo nespēju ar deeskalāciju ar Krieviju, cenšoties panākt kaut kādu bruņojumu kontroli ar Krieviju, bet šajā brīdī tā būtu katastrofa. Mēs ne tikai sūtītu signālu, ka mēs nespējam aizsargāt plašākas intereses Ukrainā, bet arī signālu, ka mēs nespējam, piemēram, palielināt savu aizsardzību un atturēšanas spējas pat tādā līmenī, kā ir panākts šobrīd vienošanās NATO, un tas neierobežotu konfrontācijas risku, tas tikai to palielinātu. Tātad šajā reģionā mums būtu smagi jāstrādā ar mūsu rietumu sabiedrotajiem, skaidrojot viņiem, kāpēc ir absolūti fundamentāli svarīgi, lai nākotnes Eiropas arhitektūras pīlārs būtu jābalsta uz uzticamu aizsardzību un atturēšanas spēju, nevis samierināšanu un dažādu piedāvājumu meklēšanu un tā tālāk. Vojček? Es nevaru nepajautāt par ticamām drošības garantijām. Jūs runājāt arī par to, ka jāpaplašina atturēšanas spējas, bet vai jautājums par kodolieročiem, ASV kodolieročiem, kas ir izvietoti vai kas potenciāli jāizvieto Polijā. Šobrīd ir aktuāls temats otrajā Trumpa prezidentūrā, un kāda ir nostāja, vai tā varētu mainīties. Tas bija pārsteigums arī. Tajā laikā biju Vašingtonā, kad Polijas valdība nāca klajā ar šādu diskusiju un tad sarunājās ar pārstāvjiem Kapitolijā. Bet vai tas maina arī aprēķinu uztveri? Īsumā varu pateikt tā, ka nav oficiāls nostājs, par to ir dažādi signāli, kas nāk no prezidenta, no valdības, dažādas rekomendācijas, kas nāk no dažādām ekspertu grupām, sākot no neatkarīga kodola potenciāla par šādu ideju, vai arī par Polijas lomas palielināšanu kodola enerģijas jomā, atbalstot arī vienošanos misijas un tātad mūsu F-35 kaujas lidmašīnas un to apstiprināšanu kodola misijām. Ir dažādi veidi, kā stiprināt, paplašināt Polijas līdzdalību NATO kodola programmā, kodola misijā, bet es domāju, ka mums ir jābūt godīgam dialogam. Polijas reģionālajā perspektīvā mums vajadzētu darīt vairāk, cik tālu tas attiecas uz kodola atturēšanas vispār uzticamību. Nav nekāds noslēpums, ka rietumi vai lēmumu pieņēmēji rietumos ir pilnīgi nesagatavoti potenciāli
kādam kodola scenārijam, īpaši attiecībā uz Krieviju, ir joprojām tāda domāšana, ka kodola ieroči ir paredzēti tikai politiskiem mērķiem, un kā tiek atkārtota frāze par to, ka kodola karu, ka nedrīkst karot ar kodola ieročiem, to nevar uzvarēt šādā konfliktā. Un tāpēc apspriežot, kā tad mēs uzvedīsimies, vai kā būtu jāuzvedas, ja Krievija pielieto taktiskos kodola ieročus, piemēram, pret austruma flanga dalību valstīm, bet līdz šim ir bijis nē, to nevajadzētu diskutēt, tāpēc, ka tas ir tikai politiskiem mērķiem. Tāda ir bijusi nostāja. Bet mēs zinām, ka šie kodoli riski pieaug. Tas ir ASV novērtējums tika veikts, ka Krievija varētu tos pielietot. Tas ir kaut kas tāds, kam mums ir jābūt gataviem. Un pat ja ir lēmumu pieņēmēji, kuri joprojām it kā spītīgi pretojas tam, lai pielāgotos, piemēram, neveiktu apmācības, apvienojot kodolu enerģiju, konvencionālo, vai ir tātad lietas, kuras vajadzētu darīt vai nevajadzētu darīt NATO. Te kodola atturēšanas uzticamību varētu papildināt ar gaisa pretraķešu aizsardzības sistēmām, ka to ir pārāk maz. Tas ir maigi izsakoties. Pirms pāris nedēļām bija izstrādā arī raksts par to, kas skaidri parādīja, kādas ir vajadzības šajā jomā. Un mums ir jābūt izpratnē par to. Ir jāattīsta mūsu spējas Eiropas formātā, un es pilnīgi piekrītu Reinhardtam, ka mums vajadzētu šīs spējas Eiropas formātā attīstīt. Un tā ir, piemēram, ELSA iniciatīva, tāda ir tālas iedarbības uzbrukuma spējas. Es ceru, ka tas nebūs tikai politiskiem mērķiem, lai eiropieši varētu turpināt būt pie sarunu galda, ja šādas sarunas par jauniem ieročiem vai darījumiem, bet es ceru, ka mēs patiešām izstrādājam šīs sistēmas, jo tagad mums vajadzēs paļauties uz Eiropas, uz ASV spējām gan kodola atturēšanas un bez konvencionālām spējām mēs nebūtu ticami vai nebūtu kā spēks Krievijas acīs. Un tas nepadarīs mūs spēcīgākus. Tas tieši tikai palielinās riskus turpmāk. Un tagad, ja es varu, tad Reinhard noslēgt ar jautājumu jums. Ir vēl kāds faktors, un tā ir Ķīna, it īpaši Trumpa administrācijai. Viņam nevis Krievija, bet Ķīna ir galvenais drauds ilgtermiņa perspektīvā. Tas, kā viņš runā par Ķīnu, ka tas ir daudz lielāks drauds ASV, kā tas varētu ietekmēt transatlantiskās saites, jo mēs Eiropā neuztveram Ķīnu tā kā ASV un no šī te draudu līmeņa perspektīvas. Kā jūsuprāt tas varētu attīstīties, jo mums jau ir bijis Obamas administrācijas laikā bija tāds pagrieziens uz Austrumāziju vai pilotu projekts, un it īpaši satraucoši varbūt no centrālās Austruma Eiropas valstīm. Kāda ir jūsu attieksme, kā diskusija varētu mainīties attiecībā uz kopējo Trumpa ārpolitiku? Iespējamie tad viņa padomdevēji vai arī vismaz tie, kas raksta konservatīvo pusē, ka Ķīna ir galvenais drauds, tas ir pavisam cits stāsts nekā bija Padomju Savienībai. Bet šoreiz ne par kodola draudiem, bet gan par ekonomiku, ka ASV uzskata to, ka viņiem būtu jāaizsargājas. Ja mēs runājam par Elonu Masku, Elons Masks ražo automašīnas, kas nāk no Ķīnas, tātad, un varētu būt, ka arī Ķīna tad apstājas pie šīs robežas, un kādā veida
produkcija tad no ES tiek ievesta Ķīnas virzienā. Tas arī ir temats. Tad varētu būt, ka mums ir atšķirīga pieeja Ķīnai, bet tajā pašā laikā mūsu pieeja būs vairāk tāds lielāks uztraukums nekā ir bijis. Līdz šim Vācija pirmo reizi ir ar stratēģiju attiecībā uz Ķīnu, un tā izpratne Vašingtonā par Vāciju, tātad, ka kopumā ir jādara vairāk, Eiropas Savienībai ir jādara vairāk, un bija pāris diskusijas par Eiropas Savienību, bet būs atšķirības. ASV Ķīnas politika nevienmēr ir Eiropas Savienības un Ķīnas politika. Un, lai cik mums negribētu sūdzēties par ASV Trumpa vadību, tik un tā ir jāskatās, mēs redzēsim, cik tālu tas aizies, un vispār ir diezgan maz jēga sūdzēties par Trumpu. Mums vajadzētu rīkoties vienoti, un tā fiksācija uz Ķīnu no ASV puses ir, kā mēs esam apsprieduši iepriekš, ka ASV vairs nav tik liela interese Eiropai. Jā, mēs esam labi partneri, mēs esam uz šī paša morālā līmeņa vai interešu līmenī, bet tagad mums ir prezidents, kurš meklē izmaksu efektivitāti, vai tas mums vispār palīdz vai nepalīdz. Un tad mums ir jānodarbojas ar uzņēmēju darbību vai politiku, un ir dažādi veidi, kā mēs to varam darīt. Transatlantiskās attiecības, kādas tās ir bijušas agrāk, tās vairs nav tādas, tās nav pašsaprotamas. Un šobrīd, tīpaši no ASV, to redz kā ar tādu frāzi, vai mums tas patiešām ir vajadzīgs. Un mūsu uzdevums ir pārliecināties par to. Tas tieši tāpat attiecas arī uz Ķīnu. Vai mums ir Ķīna, vai mums ir vajadzīga ASV, kā mēs to varam izdarīt? Tā ir daudz aktīvāka ārpolitika, es teiktu, politika, kas nav Eiropas Savienības spēks, tāpēc, ka ārpolitikā mums nav kopējas politikas, tā ir nedaudz problēma. Paskatīsimies no Kallasas kundzes, piemēram, Igaunijā, vai viņai ir lielāka, ja tā var teikt, izturība nekā viņas priekšgājējiem un kā viņi skatās uz jautājumiem, kas attiec uz drošību Centrāla Eiropā un Austrum Eiropā. Paldies, Reinhard! Es domāju, ka tas arī ļoti labi noslēdz mūsu sarunu. Mums ir jārīkojas kopā, un tas prasa izturību. Mēs šobrīd ieejam neparedzamos laikos, un mēs būsim tie, kas nodrošinās to veiktspēju un to, ka mūsu darbības būs tās, kas ietekmēs to, kādu atbalstu mēs saņemsim no attiecīgās ASV administrācijas. Man ir liels prieks ar jums sarunāties. Mēs saprotam, ka notiek ļoti daudz diskusiju, daudz spekulāciju pēc 5. novembra. Paldies par jūsu drosmi arī nākt klājā ar jūsu spekulācijām un piedalīties diskusijā, bet tomēr ņemot vērā arī to, kādos laikos dzīvojam. Paldies, Vojček, Reinhard, un paldies auditorijai par to, ka pievienojāties un klausījāties kārtējo Rīgas drošības fóruma epizodi. Paldies! Paldies!